prezidentūra Eiropas Savienībā, apliecina arī pēdējā laika Krievijas televīziju sižeti par Latviju, un īpaši iecienīti ir spiegu stāsti. Skaļāko skandālu sagādāja telekompānija NTV, kur pārraidīja garu raidījumu par it kā Latvijas spiegu Alekseju Holostovu. Bijušais Saeimas deputāts no Saskaņas Maskavā esot darbojies ar sagvārdu Glorija. Savukārt cits Kremļa kontrolēts telekanāls Rosija sacerēja stāstu par Latvijā dibinātās sektas jaunā paudze līderi Alekseju Ļeģājevu. Viņa esot apmācījuši ASV spēcdienestu, lai grautu sabiedrisko kārtību Krievijā. Var prognozēt, ka kaimiņu valsts medijiem šī ir tikai iesildīšanās. Līdzīgas provokācijas piedzīvoja arī Lietuva laikā, kad tā bija Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Pēkšņi parādījās publiska informācija par divu diplomātu sarunu Lietuvas ārlietu ministrijā. Bija arī diezgan interesanti, varbūt arī citi gājieni. Mēs esam diezgan daudz konsultējušies ar mūsu kolēģiem Lietuvā. Domāju, ka mūsu drošības iestādes arī ir gatavojušās dažādu veidu pārsteigumiem. Ministrs gan pieļauj, ka tā saucamie spiegu stāsti varētu arī nebūt tieši saistīti ar gaidāmo prezidentūru. Tā iespējams ir daļa no lielā propagandas kara, ko Krievija izvērstos pret rietumiem, un šajā karā Latvija nebūtu nespēlē centrālo lomu.